basketbola komandas no Halifaksas pilsētas metro arēnas, kur Latvija šovakar aizved savas grupu turnīra svarīgāko spēli pret Slovēnijas valstsvienību. Esiet sveicināti par spēli. Šonakt stāstīs Armands Simpsons un Artis Ābols. Kā jau visi to dzirdējām, visi mēs to ļoti labi zinām, jau pavisam īsā salīdzinoši īsā laika periodā pēdējo 4 gadu laikā jau 3. reizi Latvijai nāksies tikties turnīra svarīgākajā spēlē ar Slovēniju. Līdz šim mums tas ir bijis veiksmīgs spēles pret Slovēniju, kā jau to dzirdējāt studijā Austrijā un Rīgā tika veiksmīgi uzvarēts un ielaists tikai vienu vārtu. Vispār Latvijas spēlēs ir 4. Ripa nav vārtos ir Daugaviņš un Bulīts. Otrais Bulīts šajā spēlē soda metiens. Kaut kas fantastisks. Varīgi sakot, Kaspars rāvās uz vārtiem un arī mums te Amerikas komentētājs teica, pa ko iedod pirmoreiz Bulītu, un tad labi, iedod Bulītu, arī otrais mēs noteikti varam uzdot jautājumu, par ko tagad ir Bulīts. Kaspars rāvās uz vārtiem, jo tīri izgājiens nebija. Viens pārus cito trikvārā trāpes redzēja pirmais pa kājām Kasparam. Kurš būs tas, kas metīs Bulītu, metīs tas, kas pirmoreiz sēdēja uz 2 minūtēm. Manis pieminētais Aleksandrs Ņiževijs. Kurš cits, ja ne viņš, spēs atraisīt vārtus ar savu augstību, ar savu meistarību. Banāli, bet jā, Lundvedieviņš palīdzis man šajā reizē. Un tā Ņiževijs ieslidojās. Labāk paklausēsim. Beidzot, Latvija ir guvusi vārtus 2008. gada pasaules čempionātā spēlē pret Slovēniju un tevis pieminētā melnā līnija 4. spēlē pēc kārtas, kad mums nav izdevies gūt vārtus, ir lausta. Vārti Aleksandra Ņiževija izpildījumā. Spēle galā! Spēle galā, mīļie skatītāji un klausītāji! Un tagad noklausīsimies, kā skan Latvijas valsts himna pēc mūsu valstsvienības sensacionālās, fantastiskās uzvaras. To nomāna Kristanu. Nu, labi, ka nepārmet pāri vārtiem, jo Ripja bija nostājusies uz kantas, tā Plakanīs. Vienalga, kā vispēr paņēma vieniet pēcbordā, mums aizsargālisam ir ieiet uz vēju. Latvijas līdzes arī atdzīvojušies. Nu, protams, jau plus viņiem tas, ka soda metiens ir piešķirts uz vārtiem, aiz kuriem viņi atrod. Tā kā visi viņi ļoti jauki redzēja, ļoti labi kā uz aplādes. Arī ir Širokovs. Individuāli zonā iemet. Viens pagaidām no mūsējā palīgā. Ir bija kājās, neuzlek uz gaisā, to neredz Georgijs Kujats. Mūsējām atgriežas atpakaļ. Un, ka Slovēņi otrreiz spēlēs mazāk, mēģina uzbrukt. Neizdots metiens Goličičam. Ripas sprukts, labi piespēle Cipulam, 2-1. Cipuls Širokovs, lielis maiņa metiens. Mārtiņš Cipulis, Aleksejs Širokovs. Slobinas, kas Slobina, tagadējais Dinamo Rīgā. 2-0 Latvija vadībā. Uzkurina līdzjutējus. Uzkurina līdzjutējus Jānis Sprukts. Mūsu žēlības vaimanas lūksnes tika beidzot uzklausīs, kā tur augstāk, lai šie 2 jaunieši, kas izspēl to izgājienu 2-3, un vairākums arī ir realizēts un neilgā laika posmā Latvija izvirs vadībā rezultāts 2-0. Nu, labi. Nu, pēdējās 2 minūtes šajā spēlē, cerams, ka šajā spēlē, šajā trešdaļā pret Slovēnijas valstsvienību. Tālu piespēle Pajičam izdar Kopitārs. Uzmanīgi spēlē Rodrigo Lanič, bija labi Slovēni, kurš arī mums neapturēja. Saisks piespēlē Ripas Sprukts, kurš izdara no galvas, līdz atkal Kopitāram. 5 līdz 3 pēc beigām. Droši vien labi. Edgars Masājs aptur spēli. Nomaiņa. Spēle galā! Spēle galā, mīļie skatītāji un klausītāji! Un tagad noklausīsimies, kā skan Latvijas valsts himna pēc mūsu valstsvienības sensacionālās, fantastiskās uzvaras. Mūsējiem, protams, arī neko šeit tur vēl nevaram pateikt. Pirmais un galvenais ir spēlētājiem, kurš stāsies iemetienā. Tas ir noteikti, ka būs skatoties katras laukumā, laikam Herberts Vasīļevs varētu būt. Pirmais ir nezaudēt iemetienu. Mūsējiem arī šajās, jā.
pēc tam jau jāspēlē situācija. Atlikušajās minūtēs arī nekas šausmīgi arī netiek prasīts no mūsējiem. Līdz te neprasa trešos vārdus. Arī mēs neprasām trešos vārdus. Mēs prasām, lai vārti netiktu zaudēti. Jānospēlē ļoti akurāti, ļoti prātīgi. Slovēņiem ir jāskrien, slovēņiem deg kājas un galvas un viss pārējais. Nu ko, slovēņi ir nomainījuši Robertu Kristanu pret 6. laukuma spēlētāju. Iemetienā Jānis Kruks, Širokovs, protams, nemet pa vārtiem, viņš jau nebija līdz sarkanai līnijai aizgājis, tādējādi viņš met garām vārtiem, tad tiem atkal mūsu zonā, viss mierīgi, mēs iemetām ripu, paliek zonā Racingers, ierājas mūsu zonā ripu, Laviņš metot ripu ārā no zonas trāpu pa kājām. Davidam Rodmanam un iemetienam vajadzētu būt ripu zonā, jo no Rodman ripu līdojas aizsar stiklu. Tā arī tiesnes norāda, iznes ripu, tā sacīt, no mūsu zonas vidus zonā, redzam Robertu Kristanu. Treneri ar ātru nomaiņu, daudz nespēlēja. Rūpas piesnieks, tagad Alksmēn Karpats Zīļevs, Kaspars Daugoviņš, Aleksandrs Ņižīs, aizsargi, Aleksandrs Irapējevs un Krišāns Redliks. Slovēņi, protams, 6 cilvēki, Brāļa Rodmeni, Racingers, Kopitārs, aizsardzībā. 23. numurs. Varič, spēlētājs 27. numurs, arī aizsardzībā Rebols. To neveiksmīgi meta ripu zonā slovēņi. Spēle galā! Spēle galā, mīļie skatītāji un klausītāji! Un tagad noklausīsimies, kā skan Latvijas valsts himna pēc mūsu valsts vienības sensacionālās, fantastiskās uzvaras. Līdz trešdaļas beigām. Racingers. Un pārliecinoši spēlē iesaistās Edgars Masēckis, piespiež ripu savā priekšā. Mēs ka arī slovēņi ļoti aktīvi, agresīvi, nesakim uz kanādiešu vai amerikas hokejus, tur būs, kādu teica, karsti un degtu vārdu priekšā. Viņi jau tā bezspēcīgi cenšas uzbrukt, spēku pietrūks, metrīs pietrūks. 36,9 sekundes vēl ir viņu rīcībā, lai kaut ko mēģinātu izmainīt šajā spēlē. Iemetienā Kopitārs pret Jānis Kruku. Šajā iemetienā uzvar Mārtiņš Cipulis atdos piespēli, nedos piespēli, atdos piespēli savam partnerim, draugam un viss tā tālāk. Un mēs redzam 3-0, Aleksejs Širokovs otrie vārti. Un arī 13. gadu pēc kārtas Latvijas izlases spēlēs pasaules čempionāta A grupā. Ja neskaita Krieviju, tad no bijušās Padomju Savienības republikām, tagadējām valstīm, Latvija ir vienīgā, kam ir šāds sasniegums. Un atkal Halifaksā, Metro arēnā skan, mēs esam un būsim tie labākie katrā ziņā pret Slovēnijas valsts vienību šovakar jaunu noteikti. Vēlreiz atkārtojumā Cipuļa piespēle Širokovam un krīt trešie slovēņu vārti. 28,2 sekundes. Protams, Aleksejs Širokovs vēl dalās iespaidos par šo trešo vārdu guvumu ar Gunti Galviņu. Visi Latvijas līdzekļi šeit Halifaksā. Halifaksā ir piecēlušies kājās un gaida šīs spēles beigas signālu. Varam priecāties, nopūsties, prieks par Latvijas izlasi, prieks par Edgaru Masaiski, jo, kā jau mēs pagājušā spēlēs minējām, tad viņš nereti ir bijis zem sāns par tādām komandām pamest kā pret Kanādu, ASV, un lai arī spēlēs Latvijas, tomēr daudz ielaisto vārtus, un tagad Spēle galā! Spēle galā, mīļie skatītāji un klausītāji! Un tagad noklausīsimies, kā skan Latvijas valsts himna pēc mūsu valsts vienības sensacionālās, fantastiskās uzvaras. Tātad esam kopā, ieskaitot šo spēli.